Ļaujiet man sniegt jums vēl vienu rakstu vietu, pirms es pabeidzu stāstīt. Lūkas evaņģēlijas 15. nodaļa. Protams, tas ir par Efraimu. Tagad es saprotu, ka mēs to vienmēr esam saukuši citādi - pazudušais dēls. Bet pazudušais dēls ir Efraims. Tad klausieties, kā mēs sākām Lūkas 15. pantu un 15. nodaļu un 11. pantu līdz 32. pantam. Un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija 2 dēli, un jaunākais sacīja tēvam, tēvs, dod man piekrītušo mantas daļu, tad viņš starp tiem sadalīja mantu, un pēc dažām dienām saņēma visu. Jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu, palaidnīgi dzīvodams. Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē izcēlās lielas bats, un viņam sāka pietrūkt viņa mantas. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa. Tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Vai tas ir nē? Nē, tas būtu jā. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnals, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās nedeva. Tad viņš nāca pie atziņas, sacīja, cik algāži nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Un viņš atguvās prātā un sacīja, to tagad saka Efraims. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. To mēs redzam, darām Efraimu. Un es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Dari man par vienu no saviem algotajiem kalpiem. Un viņš cēlās, gāja pie tēva. Bet viņam tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja, tam kļuva viņa žēl, un viņš izskrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem, atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājā. Vai Dievs mūs dos otru labāko? Man šķiet, ka tur bija teiks labākās drēbes. Vai esat kādreiz dzirdējuši veco sakam vārdu, ka Dievs labāko saglabā pēdējiem? Atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies, jo šis ir mans dēls. Bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Un viņi sāka līksmoties. Hei, mums šeit būs lieli svētki. Bet vecākais dēls bija uz lauku. Kad nu viņš tojās mājām, viņš izdzirda mūzikas skaņas un dejas troksni. Un pasauc vienu no saviem kalpiem, viņš tiem jautāja, kas tas esot. Tas viņiem atbildēja, tavs brālis ir pārnācis. Un tavs tēvs ir līdz nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to veselu dabūjis. Tā ir jūda aiziet, bet tas atbildēja un sacīja tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev esmu kalpojis un nekad neesmu pārkāpis tavus baušļus, bet tu man nereiz neesi man devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis un netiklām sievām, tu viņam esi līdzi nokaut to baroto teļu. Bet tas viņam atbildēja, dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Jūs klausāties pravietojumu ar atvērtām garīgām ausīm, jo tas ir krusteļš, kurā mēs šobrīd atrodamies. Un pravietis neiedomājas, ka tas kādreiz ir mācīts šajā gaismā jau ilgu laiku vai varbūt nekad. Citiem vārdiem sakot, mēs esam šajā virsotnē, kur Dievs piepilda savu vārdu, atgriežoties atpakaļ tēvam caur dēlu. Tāds tu esi, pazudais dēls ir Efraims. Un mēs turpināsim nākošo nodaļu, otro disku,
baznīcas pārveidē. Pravietis sāka mūs svētajos rakstos parādīt attiecības starp Efraimu ziemeļkaraļa valsti, cilts un Manases, dienvidu cilts attiecības, ka Jēkab jaunākais dēls būs pazīstams kā liela tauta, un interpretācija liela tauta ebreju valodā nozīmē melohagoīm, kas nozīmē pagānu pilnību, kas ved uz nākamo svēto rakstu tumumu sēriju, kas mūs ved pie atziņas, ka Dievs Efraimu atkal velk atpakaļ uz Izraēlas zemi, jo viņi pazuda tukšā gaisā. Visticamāk, ka jūs klausāties Efraimu cilts vai tās 10 pazudušās cilts, kas bija daļa no ziemeļu valstības, kas izpildījās kas aizbrauc uz ārzemēm, kur Dievs iedzina šīs zināmās pasaules 4 nostūros. Pat ja jūs tā esat viena no šīm 10 ciltīm, pravietis iepazīsies ar svētiem rakstiem, lai jūs saprastu, ka tam tiešām nav nozīmes. Fakts ir tāds, ka jums nekad nav bijis paredzēts būt kristietim, ja neesat arī ebrejs. Viņi iet kopā kā viens. Rakstos vai citos rakstos nekad nav bijis nekādu norāžu, ka tam nevajadzētu būt, bet tie ir baznīcas dzīves scenāriju Romas impērija laikā, mēs atklājam, ka viņi kļuvuši par atsevišķu vienību no jūdaismu. Apskatīsim Romiešiem 11. pantu 25. nodaļu, kas saka: Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu. Kas tas ir noslēpums? Lai jūs nekļūtu pašguri, proti, ka vienai Izraēla daļai sirds tikus nocietināta līdz, kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājuši. Kas tas ir? Pagānu pilnība, Efraims, ziemeļa cilts, viss Izraels tajā laikā faktiski tas, ko sauc par Izraēlu vai Samariju, mēs saprotam, kā viena Izraēla daļai sirds tikus nocietināta, līdz kamēr pasaules tauta visā pilnībā būs iegājušas. Pravietošana ir Dieva dota dāvana, āmen. Tā nav misija, ar ko jūs personīgi varat svaidīties, kaut ko izrunājot un vainojot Dievu. Tas nav tas, kas ir pravietošana. To pārdabiskā sfērā paveic svētais gars, kas liek mums kļūt par Dievu, kļūt par tas ir kļūt par paša Dieva vārdiem. Tas nozīmē, ka mēs varam runāt, pravietošana ir tas, kad mēs varam runāt to, ko Dievs mums ir devis. Un tas ir pietiekami svarīgi, lai jūs to atcerētos. Tagad ķerieties pie tā un uzmanīgi klausieties. Pravietis nedomā, ka ir kāds ministrs, kurš darbojas svētajā gara vadībā. Visus šos gadus Dievs ļāva viņiem pravietot, kas nav paredzējis pagānu laikmeta beigas. Starp citu, jūs varat pravietot tikai tad, ja pravietošana ir Dieva dota dāvana. To pārdabiskā sfērā paveic svētais gars, kas liek mums sacīt to, ko Dievs vēlas, un tas ir pietiekami svarīgi, lai jūs to atcerētos. Tātad pēdējo 8 vai 10 gadu laikā ir bijuši daudz ministri, kas pravietojuši, ka pagānu laikmetu beigas tuvojas beigām, un pravietis neuzskata, ka tas ir nekas tāds, ko kāds no mums iespējams nav dzirdējis, it īpaši, ja esat bijis pravietis tiek ar tuvumā, jo arī viņš jau gadiem ilgi ir pravietojis pagānu laikmetu beigu tuvošanā. Mums pagānu laikmets tagad ir ieslēgts, un, protams, liela daļa baznīcas tic vai daļa, ka pagānu laikmetu slēgšana nozīmē, ka baznīca tiks paņemta no šīs zemes virsmas, bet mēs esam uz šīs zemes, lai darītu tieši to, ko Dievs mums lika. Patiesībā mums ir jādara tieši tas, ko Jēzus mācīja saviem mācekļiem. Un viņš mums pavēlējis lūgt šādi: mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos, āmen. Un pravietis tic, ka jums un man ir jāpiekrīt, ka esam tālu un ļoti tālu, lai sasniegtu šo planētu. Tagad nākamais pantīs saka. Romiešiem 11:26, un tā viss Izraels tiktu glābts.
Jums jāuzsver, ka rakstīja viss Izraels tiks izglābts. Līdz ar to mums ir atklāts, ka tas ir bijis caur rakstījumu. Ir 10 cilts, kas nezināja, kas tie bija pat šodien. Bet mēs varam teikt, ka Dievs cilts, ja mēs neskaitām 3 beņemiešu šo daļu, ko sauc par Jūdu, kā mēs to zinām, cik no Efraima cilts tika iznīcināts holokaustā. Vai mēs noteikti varam atskatīties no Manoses cilts, vai jūs saprotat, ko pravietis jums saka? Tā tad mēs zinām viņu daļu, bet ne 10 pazudušās cilts apstiprināja romiešiem 11.25, jo tā daļa no šī ir noslēpums. Jo rakstīts, no Ciāna nākas glābējs, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba, un tā viss Izraels tiks izglābts, kā rakstīts, no Ciāna nāks glābējs un novērsīs bezdievību no Jēkaba. Bezdievība tiks novērsta no Jēkaba. Tagad pravietis vēlas, lai saprast, kas notiek. Puika, tas ir diezgan skaidrs, vai ne? Bet Dievs zina precīzi skaitu, ieskaitot tos, kuri vēl nav ieņemti savas mātes klēpī. Jūs varat brīnīties, kā es par to zinu. Romiešiem 11.27, jo šī ir mana derība ar viņiem, kad es atņemšu viņu grēkus. Pravietis vēlas, lai jūs pieķertos tam, un tad pievērstos Lūkas 22.20. Viņš saka, šī ir man derība, tā tagad nākamais patiesīs paziņas par aizņemtu kādu laiku, lai panāktu savu garīgo cilvēku, bet tas notiks vēlāk, tikai nenokrīt no krēsla. Lūkas 22.20. Tāpat kā arī biķeri pēc vakariņām sakot, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs, kas pie jums tika izlietas. Vai viņa asins tika izlietas par pagāniem? Hei, tajā istabā nebija neviena pagāna. Tagad uzmanīgi klausieties. Pravieti jaunās derības kaus viņa asinis, ko viņš tajā naktī paņēma, tika izlietas par ebrejiem. Tikai par pravietis to ir nepareizi izlasījis, jo pārliecinoties, ka jūs saprotat, ka šeit tiek teikts, kurā Jēzus runā Paskāla mīlestā, un viņš saka, šis kaus ir jaunā derība, un manās asinis ir izlietas par jums. Tas nozīmē Izraēlu, kas dažiem no jums būs klupšanas akmens, taču tas nav tā, ka Dievs kaut ko dara un maina savu prātu un dara kaut ko citu, lai izskaidrotu sevi. Nē, un pravietim patīk veids, kā dažreiz Dievs rīkojas ar viņu. Un viņš vēlētos atbildēt ar jums tādā pašā veidā, taču tas var nebūt tik labi.